Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mani sauc Dats Vintere, un šis ir raidījums, kurā ieskatīsimies, šķētināsim, uzzināsim un atbildēsim uz tik ļoti svarīgo jautājumu – kas notiek medicīnā? Reizēs, kad mums, mūsu ģimenes locekļiem, draugiem vai paziņām jāvēršās ir pie ārsta, mēs visi vēlamies saņemt visaugstākās kvalitātes servisu un palīdzību. Un tāpat ir arī reizes, kad mēs paši kaut ko googlējam, paši meklējam, paši interesējamies, vai vēl sliktāk, mēs paši nosakām sev diagnozes pēc izlasītā. Tāpēc mēs savos raidījumos vēlamies informēt sabiedrību par projektiem, par prioritātēm, par digitālajiem risinājumiem un nākotnes plāniem medicīnas nozarē. Mēs apskatām dažādas medicīnas specialitātes. Jā, varam teikt arī, ka tā ir tāda kā neliela atskaite par padarīto vai par to, kas tiks izdarīts. Bet sabiedrībai ir jābūt informētai par to, kā darbojās mūsu medicīnas sistēma un kādi ir nākotnes plāni. Šodien mēs runāsim par gastroenteroloģiju, jeb par gremošanas sistēmu slimību ārstēšanu un šīs nozares digitalizācijas iespējām. Tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi gastroenterologu endoskopistu Rīgas Stradiņu Universitātes iekšķīgo slimību katedras docentu, gremošanas slimību centra gastro galveno ārstu Ivaru Taumani. Labdien! Tātad es jau iepriekš raidījumā, kurā es tikos ar Nacionālo veselības dienestu direktoru Āri Kasparānu, mēs jau runājām par tā saucamo NVD laboratoriju. Un uzvarētāju sarakstā es redzu arī gremošanas slimību centru gastro ar savu projektu. Un tāpēc man tas pirmais jautājums uzreiz. Varbūt var vairāk pastāstīt par šo pašu projektu un par tām galvenajām prioritātēm, vai īstenībā kas tad ir tās gastroenteroloģijas galvenās prioritātes, pie kurām mēs šobrīd strādājam nākotnes vārdā. Jā, pirmkārt, paldies par uzaicinājumu. Tiešām prieks būt šeit. Un patiesi tā digitalizācijas ideja, kas ir jūs pieminētā projekta pamatbūtība un to dalībnieku kopu, kas tur piedalījās, vairumā gadījumu bija projekti, kas tieši ietvēra sevī dažādus digitalizācijas risinājumus. Un ne tikai gastroenteroloģijā, ne tikai medicīnā, bet droši vien visā mūsu dzīvē šī nepieciešamība digitalizēt lietas ir parādījusies. Un patiesi man ir arī prieks, kad mēs uzvarējām savā jomā šī konkursā, un pašam jāizsaka tāda atzinība arī sabiedrībai un tiem vērtētājiem, ka viņi tomēr izšķīrās. Mums jau pašiem likās, ka projekts ir ļoti labs, bet acīm redzot arī vērtētāji tā izlēma, ka viņš ir noderīgs. Un ļoti nozīmīgi, manuprāt, ir tā mūsu uzvara tajā saistībā, ka ja mēs runājam par Latvijas veselības aprūpi, un ne tikai, bet ja mēs fokusējamies tieši uz veselības aprūpi un kaut vai gastroenteroloģiju, tad digitalizācija un viņas pareiza pielietošana ir, manuprāt, atslēga sekmīgai esošo resursu izmantošanai. Un tā ir ļoti svarīga atziņa, un medicīnā arvien vairāk mēs saprotam, cik liela nozīme ir precīziem datiem, vai kā šobrīd mākslīgā intelekta laikmetā mēs runājam strukturētiem datiem, un digitalizācijas jēga ir panākt to, ka ar pēc iespējas minimāliem resursiem mēs iegūstam pēc iespējas vairāk noderīgas informācijas un pēc iespējas efektīvāk varam viņu apstrādāt un pēc iespējas mazāk tērējot visa veida līdzekļus panākam vislabāko rezultātu. Un šī atziņa un tas fakts būtībā bija varbūt tas motīvs, kāpēc mēs izlēmām šajā projektā piedalīties, jo tā konkrētā mūsu projekta būtība ir veikt vienas ļoti šauras, bet nozīmīgas medicīnas un jo īpaši gastroenteroloģijas sadaļas digitalizāciju, un mēs strādājam tieši pie nosūtījuma digitalizācijas, jo nosūtījums pie ārsta, nosūtījums uz procedūru, nosūtījums uz ārstēšanu bieži vien ir tā atslēga vissvarīgākā lieta, kas lielā mērā atver vai norāda tālāko pacienta ceļu. Jo nosūtījuma būtība ir tāda, ka nosūtījumā būtu jāatspoguļojās galvenajam iemeslam, kāpēc tad
viens vai otrs indivīds ir nolēmis vērsties pēc medicīniskas palīdzības. Un nosūtījumam Latvijas situācijā ir ļoti liela nozīme kā durvīm, kas atver valsts naudas ceļu pie pacienta, jo balstoties uz nosūtījumu, kas ir absolūti pamatot un loģiski, valsts nauda, kas ir atvēlēta veselības aprūpei, valsts budžeta daļa, var nonākt pie viena vai otra pacienta un tālāk jau pie viena vai otra speciālista vai iestādes. Nu, lūk, un tāpēc mēs jau sen to zinājām, bet bijām izlēmuši, ka, lai sāktu šo milzīgo problēmu risināt, naudas nav, visticamākais nebūs, bet izmaksas veselības aprūpē aug, un vēlmes aug, visiem gribās būt veseliem un laicīgi nokļūt pie ārsta. Un mēs sapratām, ka jāsāk ar pašu vienkāršāko. Ir jāsāk ar to pirmo līmeni, ar to brīdi, kad mēs izlemjam, vai mums kāds pasaka, kad jāiet pie ārsta, un ar to brīdi, lai šī fāze, kad ir noformulēta nepieciešamība un definēta tā vajadzība, viņa tiktu korekti izdarīta. Tur būtu viss skaidrs, ka šis nosūtījums ir pamatots pirmkārt, ka viņš ir pareizi noformēts un ka viņš atspoguļo reālo konkrētā indivīda situāciju. Viņš ir personalizēts, precīzi šim individam domāts. Nu, lūk, varētu likties, kas tur briesmīgs uzšņāp nosūtījumu viss kārtībā. Bet problēma ir tāda, ka īpaši gastroenteroloģijā mums bieži vien ir diezgan grūti ar vienu frāzi, ar vienu teikumu vai ar vienu pat rindkopu atspoguļot problēmas būtību un pareizi strukturēt un pareizi definēt to, kāpēc konkrēti šim individam ir vajadzīga viena vai otra lieta un kāpēc, pieņemsim, valsts naudas daļai būtu jāizceļo tieši pie šī individa. Un tāpēc šī digitālā nosūtījuma ideja sevī balstās daudz dažādas papildus informācijas digitālā savākšanā, sākot ar to brīdi, kad, pieņemsim, cilvēks braucot ar riteni no rīta uz darbu, izdomā, varbūt viņam aiziet pie ārsta, un tas brīdis, ka viņš jau var veikt savu pirmo ārtavu nosūtījumu takšanā, viņš aplikācijā atzīmē, ka viņš grib tikt pie ārsta, un atzīmēt vēl dažas lietas, mēs jau, teiksim, tā individu līmenī varam selektēt situāciju kaut kādā veidā, balstoties uz to informāciju, ko tas pacients sniegs. Protams, viņam tur būs jāatbild uz dažiem jautājumiem, bet pirmkārt doma ir, ka tās ir ērti lietojamas aplikācijas, mūsdienīgas digitālas aplikācijas. Cilvēks var jau nodefinēt savas vēlmes un jau saprast, vai viņam ir jāiet pie speciālista, vai viņam ir vajadzīgs vēl tas un tas. Protams, uzreiz var rasties jautājums, tas jau nedarbosies, un mēs varbūt atgriežamies pie tintas pildspalvām un pergamentiem, bet reālā dzīve tāda, ka jā, varbūt arī ar roku rakstītās lietas būs stilīgas, bet atgriežoties pie problēmas, ja mēs gribam efektīvi izmantot naudu medicīnā, mēs neizbeigsim no strukturētiem datiem, un mums būs jāvada iekšā informācija, jāvada viņa digitāli. Un tāpēc šī digitālā nosūtījuma viena svarīga sadaļa ir pacienta paša sniegtā informācija. Viņa ir ārkārtīgi svarīga. Viņa, protams, sevi ietvers arī virkni konfidenciālas informācijas, bet problēma saistībā ar konfidencialitāti, manuprāt, tiek mazliet pārspīlēta. Tā skaitā arī mūsu valstī. Protams, ka konfidencialitātei jābūt, bet mūsdienu tehnoloģiju līmenī, manuprāt, šis jautājums ir ļoti elementāri atrisināms, un, protams, ka tur ir vajadzīga kaut kāda autorizēšanās, par to nav stāsts. Bet tur es vismazākos riskus saskatu saistībā ar konfidencialitāti. Bet tātad pirmo informāciju sniedz pacients, tad nākamo informāciju nosūtījuma tapšanā sniedz jau veselības aprūpes persona viena vai otra. Tas nevienmēr ir ārsts, un tas nevienmēr ir augsts līmeņa speciālists. Tā varētu būt aprūpes māsa, tas varētu būt dažreiz pat varbūt sociāls darbinieks, kas saprot, ka šī konkrētā pacienta problēma ir risināma sociāli, nevis medicīniski, ja? Un tā tālāk. Nu, lūk, nākamais līmenis ir jau šis veselības aprūpes līmenis, kad veselības aprūpes speciālists šī digitālā platformā veiks kaut kādas atziņas, nosūtījums jau veidojās. Un kas ir ļoti svarīgi? Šī nosūtījuma ideja ir tāda, un tur mēs ļoti ceram arī uz valsts vai citu specialitāšu līdzdalību. Viņam, protams, ir jābūt integrētam kopējā datu sistēmā. Šis ir vājais punkts, manuprāt, vispār digitalizācijas ideja kopumā, jo, manuprāt, mūsu valstī un medicīnā jo īpaši ir ļoti, ļoti jāstrādā
pie digitālo datu koncepta. Mums ir jābūt vienotai sistēmai, manuprāt, kas ietver sevi sociālos un veselības datus, jo viņi no vienas puses ir ļoti sensitīvi, no otras puses viņi ir ļoti izmaksu ietilpīgi. Ja mēs nekvalitatīvi analizēsim šos datus, mēs iztērēsim ļoti daudz līdzekļus, nekad neatradīsim maisam iespēju tikt aizvērtam. Savukārt, ja mēs piespiedīsim gan emocionāli, gan faktiski, gan praktiski piespiest sevi radīt šos digitālo datu sistēmu saistībā ar veselības aprūpu un sociālajiem jautājumiem, tad es domāju, ka mēs milzīgs solis spērsim uz priekšu izmaksu efektivitātes kāpinājumā. Jā. Un tāpēc vēlreiz vājais posms šim projektam būs iespēja šī digitālā nosūtījuma konceptu integrēt kopējā elektronisko datu sistēmā, ja viņa nebūs vai nebūs radīta. Bet tāpēc mēs esam izšķīrušies, ka šis digitālā nosūtījuma projekts tiks veidots kā atsevišķs modulis ar iespēju iesprausties vai integrēties jebkurā digitālā sistēmā, ja pēkšņi valstī tāda radīsies. Un šobrīd diezgan daudz jau ir izdarīts e-veselības līmenī vai citā digitālā platformā, ja tāda radīsies. Un vismaz tādā līmenī, kā šobrīd ir e-veselība, es domāju, ka viņš integrēsies. Nu, lūk, tātad mēs runājam par digitālu platformu, kurā cilvēks, kas vēlēsies tikt pie ārsta vai tikt uz izmeklējumu vai tikt uz kādu analīzi, viņam būs jāveic virkne digitālu darbību, draudzīgā vidē, saprotamā. Ja viņš pats nevarēs vai nespēs, mēs lūksim palīdzēt, tā kā mēs tiekam galā ar jebkuru citu digitālu uzdevumu mūsdienās. Par to nav stāsts. Ja? Lūk. Un valsts savukārt pirms viņa iztērēs naudu viena vai otra ārsta konsultācijas vai izmeklējuma vai kāda testa veikšanai, viņa digitāli spēks nofiltrēt, vai šis nosūtījums konceptuāli tam atbilst. Vajadzības gadījumā viņi spēs viņu modificēt, atcelt, diskutēt, bet, manuprāt, tas jau būs pirmais līmenis, kas ļaus mūsu ierobežoto resursu situācijā izvēlēties katram konkrētam individam piemērotāko brīdi, kad viņš griežās pie ārsta. Protams, ka pamatmērķa auditorija šobrīd ir valsts apmaksātie pakalpojumi, bet es domāju, ka šis koncepts attiektos arī, pieņemsim, uz apdrošināšanas kompānijām vai kaut vai uz cilvēku pašu maciņiem. Kāpēc viņam tērēt naudu par kaut kādu medicīnisku procedūru, kura pēc būtības viņam varbūt nav vajadzīga, bet, protams, ir pilnīgi normāli, ka es kā indivīds nevaru saprast, vai man ir vajadzīgs šis sarežģītais izmeklējums vai nav. Tas nekas, ka mans kaimiņš teica, ka man vajag. Ja? Lūk, tāpēc es domāju, ka tā ideja, protams, ka viņa sākotnēji mēs viņu mēģināsim veidot kā tādu valsts konceptu ar argumentu, ka mēs ekonomēsim valsts līdzekļus, bet es domāju, ka pēc savas būtības tas būtu svarīgi jebkuru līmeņu veselības aprūpas pakalpojumiem neatkarīgi no maksāšanas veida. Un vēl viena varbūt pēdējā ļoti būtiskā lieta, kas ir varbūt zināmā mērā tāda inovatīva pieeja šajai nosūtījuma idejai, ka šis nosūtījums uz jebkuru medicīnisku pasākumu, kaut vai uz ārsta vizīti, viņš pēc būtības būs tāds sākums pacienta ceļā, un šis nosūtījums ies cauri tam pacienta ceļam un katrā epizodē papildināsies. Nu, piemēram, ja pacients ir izdomājis, ka viņš grib aiziet, pieņemsim, pie gastroenterologa, un tiešām viņš kvalificēsies šai konsultācijai, ja digitāli tas tiks apstiprināts. Tad tajā brīdī, kad ārsts viņu nokonsultēs, tad šis pats digitālais nosūtījums tajā platformā papildināsies jau ar to brīdi, kurā jau tas nosūtījums tiks pārdefinēts ar šo jauno epizodu. Restīvi šis nosūtījums, piemēram, tas gastroenterologs izlems, konsultējot šo pacientu, jums ir vajadzīga, pieņemsim, resnās zarnas izmeklēšana valsts resnās zarnas vēža skrīninga ietveros, piemēram. Ja? Tad šī digitālā koncepta ietvarā jau nerakstot nekādus papīrus, bet veicot kaut kādas atzīmes šajā platformā, jau pacientam ģenerēsies nākamais digitālais nosūtījums uz šo kolonoskopiju, saintegrējoties jau ar nākamajām platformām. Nu, lūk, varbūt sarežģīti, varbūt izaicinoši, bet man tā pārliecība, ka tas strādās. Un, ja mēs runājam tieši par gastrocentru, mēs ļoti daudz šos etapus jau šobrīd reāli realizējam un daram. Gan sākot ar to, ka mēs digitāli mēģinām anketēt pacientus, ar to, ka mēs strādājam pie visu procesu digitalizācijas. Un varbūt vēl viena lieta, ko šeit ir vērts pieminēt, kas arī ir viena no šī projekta idejām, kad arī katra medicīniskā epizode
būtu jāstrukturizē digitāli, kaut vai ārsta konsultācija, būtu, manuprāt, svarīgi nodefinēt, kādas prasības vai kādi fakti būtu jādigitalizē konsultācijas laikā, un varbūt, ka tās būs 10 prasības, varbūt 3, varbūt 50. To mēs profesionāli līmenī izrunāsim, bet katrai, piemēram, valsts apmaksātai gastroenterologa konsultācijai būtu jābeidzās ar tādām vai citām atzīmēm šajā digitālajā platformā, kas ļautu savukārt šo platformu papildināt, pacelt nākamajā līmenī jau tālāku kaut kādu darbību veikšanā. Vai ideālā gadījumā pateikt, šis pacients ir vesels, viņam nekas nekaiš, viņam nekas vairāk nav vajadzīgs. Nu, lūk, tāda ir tā ideja, varbūt diezgan ambicioza, bet mēs diezgan daudz esam profesionāli līmenī par to runājuši. Skaidrs, ka tas vajadzīgs ir, jo mūsu pieredze ir tāda, ka apmēram trešdaļa no visiem nosūtījumiem, kas šobrīd tiek rakstīti ar roku, faktiski nekvalificējās tam dēļ, kā viņi ir nozīmēti. Tur nevienu nevar vainot, tur ir daudz dažādu faktori, bet mums liekas, ja mēs kaut vai daļēji to ideju spētu iemiesot, tad mēs iekonomētu miljonus valstī, kaut vai gastroenteroloģijas ietverā. Jo, piemēram, par gastroenteroloģiskiem izmeklējumiem valsts maksā ļoti daudzus miljonus katru gadu. Un ja mēs tādu pavisam īsi piemetam, ka trešdaļa varbūt no viņiem nebūtu vērcama uzreiz, tad es domāju, ka tur pavisam primitīvi matemātiski varētu pamatot, ka mēs katru gadu 2-3 miljonus varētu iekonomēt kaut vai tikai un vienīgi neveicot testus, kuri medicīniski ir nepamatoti. Ja varbūtība, ka tur neko neatradīs, būs 99%, jā, piemēram. Tā, tagad varbūt mazliet tā kā pārlecot no tā nākotnes vilciena mūsdienās. Varbūt, kad vari kā definēt, kā pastāstīt par to, kādā stāvoklī īstenībā mēs esam šajā mirklī. Viens ir šis projekts, uz kuru mēs ejam, kas ir attīstība, pēc tam arī prasīšu par to, kad tad tas tiks realizēts, bet kāds ir šis pašreizējais stāvoklis, kādu tu varētu novērtēt? Es domāju, ka pašreizējais stāvoklis vismā ir ļoti, ļoti labs un pateicīgs. Manuprāt, Latvijā vispār ir ļoti interesanti strādāt. Šobrīd daudz izaicinājumu, bet man liekas, ka mūsu valsts ir viena no vietām, kur iespējas ir daudz un daudz, kas ir atkarīgs no mūsu pašu vēlmēm. Mazliet filozofiski, bet tā tas ir. Un šobrīd es domāju, ka situācija ir diezgan laba, jo pirmkārt vairāk vai mazāk veiksmīgi mums tomēr kaut kāda valsts budžeta daļa ir iespēja veltīt veselības aprūpē. Protams, es nebūšu oriģināls un teikšu, ka skaidrs, ka naudas ir pa maz. Nevienā valstī naudas nav pa daudz veselības aprūpē. Šī brīža situācijas problēma, manuprāt, bet pie tā neviens nav vainīgs, bet problēma ir tā, ka mēs neesam, ieskaitot mani pašu, mēs neesam pietiekami daudz strādājuši pie medicīnas datu strukturēšanas un pie šīs digitalizācijas koncepta konsekvences ieviešanas. Un tā, manuprāt, ir lielākā problēma, kas lielā mērā nosaka šī brīža situāciju, jo mazliet atkārtojoties, bet vēlreiz, tad, ja nav strukturētu datu, tad valstī pašai ir ārkārtīgi grūti saprast, par ko viņi maksā. Jo ar to vien, ka valsts saprot, ka viņa maksā par kaut kādu medicīnisku notikumu, tāpēc, kad cits ārsts vai kāds cita persona to ir pieprasījusi, vai pacients pats to ir izvēlējies. Tā ir ļoti šaura problēmas interpretācija. Un arī diezgan sarežģīti ir ilgtermiņā analizēt ārstēšanas rezultātu, jo būs cilvēki, kas teiks, jā, mums vajag medicīnu, kas ir orientēta uz rezultātu, un mēs gribam veselu cilvēku, piemēram. Jā, bet reālajā dzīvē, lai mēs to izdarītu, tur ir vajadzīgi 10 un varbūt pat 100, lai mēs ilgtermiņā pateiktu viena vai otra lieta tiešām strādās. Tāpēc, manuprāt, mūsdienās vajadzētu ņemt par pamatu tās vadlīnijas, kas eksistē Eiropā, piemēram, un, ja mēs runājam kaut vai par šiem nosūtījumiem, tad nosūtīt uz jebkuru medicīnisku procedūru, vai ārsta vizīti, vai māsas vizīti, vai jebkādu citu ar medicīnu saistītu lietu, ko apmaksā valsts kaut vai sākotnēji. Tas būtu arguments visai sabiedrībai, lai netērētu mūsu nodokļu naudu pa tukšo, ka mēs mēģinātu to darīt liederīgi, solidāri un izvēlētos vispiemērotāko. Lūk, un
tā, manuprāt, ja būtu jāpasaka, kur, manuprāt, ir lielākā problēma Latvijas medicīnā, tad nepietiekami aktīva un organizēta cīņa par strukturētu datu nepieciešamību. Un vēlreiz saku, tur nevienam neko nevar pārmest. Es domāju, ka vēlreiz es arī personīgi zinu, ka es neesmu nepietiekami spiedis uz to un darījis, lai gan mēs pēdējos gadus to darām. Bet būtībā medicīnā katram solim ir jābūt aprakstītam, digitalizētam, pamatotam un maksātājam, tā skaitā valstī, un tā skaitā mums visiem kā nodokļu maksātājiem būtu jābūt iespējai to kontrolēt, pārliecināties, ka tas ir izdarīts liederīgi. Ja kaut kur ir par daudz, tad mēs varam teikt, tas ir par daudz, ja kaut kur par maz. Lūk, tā kā ir daudz citas problēmas, bet es domāju, ka šī problēma, manuprāt, ir viena no aktuālākajām. Un tas bija iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies, ka mums ir daudz dažādas idejas saistībā ar digitalizāciju un arī iestrādes, bet mēs izdomājām, ka visizmaksu efektīvākais un realizējamākais pasākums, un atbildot uz jūsu jautājumu, ka tas varētu būt gatavs optimistiskā scenārijā 2 gadu laikā, ieskaitot visus pilotu projektus, to notestējot, jo mēs daudz jau esam izdarījuši. Reālajā dzīvē tur būs daudz izaicinājumu, teiksim, ja neizdosies to salinkot ar valsts vienotu elektronisko datu sistēmu veselības aprūpē, tad tas tā pievienotā vērtība sākumā liksies, ok, platforma, viss skaisti, bet kas tālāk, jā? Bet mēs pie tā ļoti strādāsim, tāpēc mēs tiešām ceram uz sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu un ļoti priecājamies, ka mums tāda iespēja būt sadarbības partneriem, jo tas varbūt ir svarīgākais šī projektā, ka mums būs iespēja vismaz patiešo diskutēt par e-veselību, par viņas vietu, par gastroenteroloģijas vietu tajā. Tas būtu mans viedoklis par problēmām. Un es teiksim, domāju, ja izdotos valstiskā līmenī panākt, ka mēs kaut vai vienojamies, ka medicīnā visi dati digitalizējās, kaut vai pavisam primitīvā līmenī, bet vismaz tā, lai ir kaut kāda minimālā informācija, kas aiziet tikai un vienīgi digitāli, tad milzīgs solis uz priekšu. Varētu sākt ar valsts apmaksātiem pakalpojumiem, bet arī, ja mēs maksājam no savas kabatas, kāpēc, lai mēs nedomātu, ka mēs to naudu tērējam efektīvi. Es domāju, ka jau par pašu projektu mēs esam jau pietiekami izrunājuši, bet man vienalga ir jautājums, atbildot šo, kas notiek medicīnā. Es īstenībā teiktu pat 2 no sabiedrības perspektīvas un no ārsta perspektīvas. Kas tad mainīsies? Kas būs tie galvenie iegūmi? Es teiktu tā koncentrēti un tā tieši sabiedrībai un arī ārstam. Kurš iegūs no šī visa? Noteikti iegūmi būs milzīgi lieli un visvairāk dos mākslīgā intelekta izmantošana. Mākslīgais intelekts plus ārsts ar pietiekamām zināšanām viņu izmantot plus strukturēt datu medicīnā, manuprāt, ir tā lielākā vēja plūsma, kas varētu šobrīd, teiksim, to kuģi, kas varbūt dreifē vai virzās nepareizā virzienā, varētu iekustināt. Un tā ir mana, es piedara varbūt tai paudzei, kur vairs nespēs izbaudīt mākslīgā intelekta augļus. Jau var izbaudīt, jau var ļoti labi ar viņu sarunāties. Tieši tā, un es viņu uztveru medicīnā kā ārkārtīgi efektīvu palīgu, kā rīku, kā sabiedroto, kā reizinātāju mūsu kapacitātei. Kā jau es teicu, ja ārstu zināšanas un prasmes un spējas izmantot to būs pietiekamā līmenī, vismaz vidēji, tad kontekstā ar šo digitālo nosūtījumu un strukturētiem datiem mēs varam pacelties pavisam citā kvalitātē un iespējams konstatēt, ka arī tā salīdzinoši nelielā budžeta daļa, kas mums ir pieejama, ka atverās arī resursu dzīves kaut kam citam, jo šobrīd mēs ļoti daudz tērējam līdzekļus neefektīvi, rakājoties pa ļoti vecišķi savāktu informāciju nekvalitatīvi, kas ir bieži vien rokraksti nesalasāmi un bieži vien pat arī nekvalitatīvi saformētas Excel tabulas. Ja? Un tāpēc es domāju, ka vislielākās izmaiņas medicīnā nākotnē notiks kontekstā ar šo digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta vai citu
ar datoru spējām saistītu konceptu tādā lavīnveidīgā attīstībā. Un es tur saskatu tikai iespējas un tikai ieguvumus, un iegūs arī sabiedrība, jo mums atvērsies laiks sarunai ar cilvēkiem. Mēs vairs netērēsim laiku ieurbušies žurnālos vai rakstot kaut kādas tabulas vai slēdzienus. Ja? Es, protams, mazliet pārspīlēju, un tas ir normāli, bet es ļoti pozitīvi skatos un ļoti izaicinājumiem bagāts laiks, un sabiedrībos neapšaubām ieguvēji. Vismazāk ir jābaidās, ka tava informācija kaut kur noklīdīs, tie ir viszemākie riski, tieši otrādi. Es domāju, ka digitālā laikmetā pareizi visu noliekot, drošība ir visaugstākā. Ja? Tāpēc es domāju, ka ieguvēji mēs būsim visi caur to, ka viss, kas saistībā ar mūsu veselību būs nepieciešams, mēs daudz efektīvākā veidā spēsim analizēt un daudz specifiskāk tieši attiecībā pret mums katru. Mums būs iespēja šīs zināšanas sasintezēt. Jo šobrīd, ko jau šobrīd spēj izdarīt ģeneratīvais mākslīgais intelekts, tas ir neiedomājami vairāk nekā visgudrākie prāti. Ja? Un tā ir milzīga priekšrocība. Mēs to jūtam jau ikdienā šobrīd, pieņemot lēmumus. Ja? Šobrīd mēs lēmumus pieņemam konsīlija veidā, konsultējoties ar ChatGPT, un viņš savāc jaunākos rakstus daudz labāk par jebkuru žurnālu, un tas ir absolūti norma. Mēs varam analizēt attēlus. Mēs ikdienā šobrīd lietojam tehnoloģijas, kas palīdz digitālu attēlu analizēt ar mākslīgo intelektu, jo mūsdienās lielākā daļa medicīnas attēlu ir digitāli. Viņi sastāv no pikseļiem un skaitļiem, un cilvēka acis redz tikai niecīgu daļu. Vislabākā acis un visgudrākais prāts, bet mākslīgais intelekts spēja daudz labākā līmenī un daudz stabilāk bez noguruma pateikt, kas tur ir. Ja mēs tam klāt pieliekam robotu, kas ir iemācīts ar precīzām kustībām adekvāti norēģēt, mēs dabūjam augstākās pilotāžas ierīci. Tieši tāpat kā mūsdienās vairākus 100 tonnas smaga reaktīvā lidmašīna ir spējīga nosēsties, ja pilots ir aizmidzis, ja, ar ļoti augstu precizitāti. Tas pats arī medicīnā šobrīd ir iespējams, kad mēs varam arī pāri okeānam sasinhronizējot visas satelītas svārstības saistībā ar laiku, ar sekundes simtdaļas precizitāti veikt jebkuru kustību, ja tas ir vajadzīgs. Protams, maksā ārkārtīgi dārgi un nevienmēr ir vajadzīgs, bet es domāju, tas būs lielākais iegums. Šīs tehnoloģijas pavērs mums ceļu daudz labākiem risinājumiem. Bet man uzreiz tā klausoties liekas, vai nav arī jāmaina sabiedrības domāšana, kā tāda, tā kā līdzdarbojoties tajā visā procesā. Un arī mūsu pašdomāšana ir jāmaina. Viegli jau teikt, un es, protams, mazliet, kā jūs teicat, tā rožaini mazliet pārspīlēt. Tur jau ir, protams, savs nianses, bet es domāju, ka tur šobrīd iespēja un ieguvumi ir nesalīdzinām vairāk nekā, teiksim, apdraudējumu kādam vai tur kāds paliks bez darba. Tieši otrādi, es domāju, šobrīd ir tiem pat teiksim, pensijas vecuma mediķiem, kas varbūt vairs nav ar tik stiprām rokām, tik košām acīm un tik izturīgu stāju ilgtermiņā. Viņam ir iespēja ilgāk noturēties tirgū, pateicoties tam, ka šīs digitālās tehnoloģijas viņu vietā veiks ļoti daudzas lietas, ieskaitot domāšanu bieži vien. Ja. Un tāpēc es tur saskatu milzīgi daudz iespēju. Un, ja runā par sabiedrības lomu, es domāju, ja mēs runājam par integrācijas jautājumiem un problēmām, teiksim, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem ar kaut kādiem ierobežojumiem, valodas problēmām, šobrīd visi šie digitālie risinājumi atver iespējas. Nu, piemēram, jā, tur jau, protams, var runāt ilgi un dikti, bet kopumā ņemot, es domāju, šobrīd ir ļoti labs brīdis, ja mēs nenobuksēsim, nepaklupsim, vai nenosmaksim no šīs idejas un neapmulsīsim. Man ļoti patīk, es nesen dzirdēju vienu arī podcastu citā kontekstā, bet man ļoti labi patīk, kur tas eksperts teica, ka cilvēku sabiedrībai kopumā ļoti raksturīgs ir apmulsums. Viņam ir jauna informācija, viņi apmulst. Nespūt, kas te tagad būs. Kā gribās lekt līdzi, bet... Ja viņš nav pārāk ilgs un viņš nav pārāk izplatīts, tad pārsvarā tas rezultāts ir ļoti labs, bet ja mēs apmulstam un vairāk domājam, kā mēs to apmulsam un tagad, ko iesāksim, tad būs problēma. Bet atgriežoties pie NVD projektiem, es redzu, ka šis apmulsums par laimi vienā lielā sabiedrības daļā ir ļoti īslaicīgs bijis, un mēs saprotam, cik liela nozīme ir digitāliem risinājumiem, un es vēlreiz kopumā ļoti pozitīvi skatos uz šo. Un tāds pēdējais jautājums arī, vai ir kaut kur var paskatīties vairāk informācijas par šo pašu projektu, kur mēs varam Par šo pašu projektu noteikti var Nacionālā veselības dienesta mājaslapā noteikti, man pat arī veselības ministrijas. Es varētu nokļūdīties, bet vienā no tām mājaslapām ir, kas ir ļoti apsveicami.
un ļoti kvalitīvā veidā, manuprāt, tur viss ir atspoguļots. Ja runā par informāciju saistībā vispār ar digitalizāciju un mākslīgo intelektu, šobrīd arī, ja mēs runājam tieši par medicīnas literatūru, tad lielākā daļa ļoti interesantu rakstu un pētījumu ir brīvi pieejami. Es pats savu pārbaudīju, ja teiksim, daļa tādas medicīnas informācijas, kas varētu likties arī ļoti svarīgi ikvienam individam, bieži vien ir vairāk vai mazāk aizvērta caur to, ka tam tiek klāt tikai ārsta vai speciāli par viņu samaksājot, tad lielākā daļa ļoti interesantu rakstu visprestižākajos pasaules žurnālos ir pa brīvu pieejami. Piemēram, uzklikšķinot, tur mākslīgais intelekts gastroenteroloģijā vai digitālie dati gastroenteroloģijā var ļoti skaistas publikācijas atrast un tur ļoti labā veidā katrā nozarei tas viss ir atspoguļots un ar ļoti tādā labā valodā. Es pārsvarā nevis pārsvarā, bet tikai vienīgi angļu literatūru skatījies. Un tāpēc, ja runā par tādu teorētisko bāzi, tad saistībā ar mākslīgo intelektu veselības aprūpē ir ļoti daudz labu publikāciju, kas dažādos griezumos atspoguļo vienu vai otru tēmu. Ja. Atliek tikai ierakstīt pareizos atslēgas vārdus. Jā, un viņi ir, un tie raksti vairumā gadījumā diezgan baudāmi. Protams, diezgan daudz tādu terminu, tur konvolutīvie, neirālie networki un visādas tādas, kur man pašam, es līdz galam nesaprotu, kāpēc tādu un tam līdzīgi. Bet principā tur diezgan saprotamā labā veidā priekš sabiedrības arī ir paskaidrots, ko šis mākslīgais intelekts var, ko nevar, ko mēs varēsim nākotnē. Un tā kā viens ir Nacionālā veselības dienesta veselības ministrijas resursi, kur par šiem projektiem, manuprāt, viss ir ļoti skaisti aprakstīts, ieskaitot prezentācijas, kur mēs prezentējām viņus. Un savukārt, jebkuram, ja ir interese papētīt, piemēram, kur mākslīgo intelektu izmanto gastroenteroloģijā, piemēram, tad uzklikšķinot jebkurā vietnē var nonākt līdz saitē, kur vairumā gadījumu pa brīvi vai varbūt reģistrējoties, bet neprasot nekādu samaksu, var saņemt PDF formātā vai citā formātā tekstus angļu valodā un ar visām referencēm tā skaitā. Ja. Līdz ar to tas ir arī ļoti interesanti. Jā. Es teikšu paldies liels par sarunu. Es arī novēlēšu visiem arī meklēt šo informāciju, paskatīties. Es pilnīgi noteikti turu visus sīkšķus un vēlu, lai jums izdodās realizēt šo, manuprāt, grandiozo un apjomīgo projektu, jo, kā es redzu, tas nav tikai gastroenterologiem. Tas īstenībā ir ļoti liels iegūms, tā kā pēc tam izmantojot to daudzās citās medicīnas nozarēs. Jā, un tajā pašā laikā, ko es gribētu vēlēt arī skatītājiem, klausītājiem, ir tas, negooglējam varbūt savas kaitas tādā ziņā, kad nenosakam sev diagnozes caur Google, meklējam labāk šādus dažādus risinājumus, pie kā tiek strādāts un ko, bet vēršamies pie ārsta. Jā. Un tajā pašā laikā, tas, ko es dzirdu no sarunas, mainīsim arī nedaudz savu domāšanu. Ja ārsti, piemēram, lūdz jums aizpildīt kādu anketu, neuztveriet to tikai kā statistikas rādītājiem nepieciešamiem vai ko, ļoti iespējams tur apakšā darbojās jau ļoti veiksmīgi, ļoti gudri, inteliģenti risinājumi, kas var noteikt un palīdzēt šajā ārstniecības ceļā, lai atrastu pēc iespējas ātrāku diagnozi un iespējams arī pēc iespējas veiksmīgāku ārstēšanu. Tā kā mēs esam ceļā uz to, pilnīgi noteikti Latvija ir ceļā uz to, un šīs projekts to pierāda. Tā kā vēlēšu jums veiksmi projektā. Paldies, ka atnācāt uz sarunu. Paldies jums par uzaicinājumu, tiešām prieks piedalīties. Jā. Un mēs tiekamies jau nākamajā raidierakstā, kas notiek medicīnā.